Starp dažādu autoru darbiem un dizaina priekšmetiem mani laipni sagaida galerijas saimniece Karlīna Cercina. Smaidīgā un nedaudz kautrīgā meitene manu ceļojumu mākslas pasaulē sāk ar nelielu ieskatu Vidzemes mākslas telpas vēsturē. Izrādās galerija Laipa ir viena no pirmajām Latvijā dibinātajām mākslas galerijām. Latviešu autori savus darbus šeit izstāda jau kopš 1993. gada, kad arī radies galerijas nosaukums. Šis ir kā tilts, kā laipa starp mākslinieku un apmeklētāju, starp mākslas pasauli un ikdienu, starp modi un patērētāju. Respektīvi, tas ir tā laipa, uz kuras atsēsties rēnā vakarā, atpūsties, iedvesmoties un smelties idejas tālākai ikdienai. Šobrīd galerijā aplūkojami vairāk kā 50 darbi, kurus radījusi māksliniece Signe Vanadziņa. Viņas gleznas ir bagātas krāsām, tajās aplūkojamas dažādas ainavas un klusās dabas. Zīmīgi, ka Signe ir ne tikai māksliniece, bet arī aktīva ziemas sporta veidu cienītāja. Viņa ir arī slēpošanas instruktore Žagarkalnā. Signe ir tepat mūsu cēsniece, novadniece, un viņa ir pārstāv glezniecību. Un viņas darbi ir ļoti pieprasīti Latvijā un arī pasaulē, jo viņas darbi ir vairākās privātu kolekcijās, gan Zviedrijā, Somijā, dažādās Eiropas valstīs. Un šī izstāde ir pieteikta arī nominācijai Purvīša balvai. Arī citreiz Vidzemes mākslas telpā aplūkojami pārsvarā latviešu profesionālo mākslinieku radītie darbi, taču nereti šeit iespējams redzēt arī visā pasaulē ievērību gūšas izstādes. Ir arī starptautiskas izstādes, ir starptautiski projekti, un nākotnē mēs aizvien biežāk mēģināsim veidot starp valstu projektus, kur līdzdarbojās latvieši kopā ar Baltijas valstu māksliniekiem vai ar Eiropas māksliniekiem. Bet pārsvarā izstādās pie mums Latvijas profesionālai mākslinieki. Galerijā Laipa arī pašiem ir iespējams ņemt rokā otu un kļūt par māksliniekiem, jo jau 3. sezonu šeit darbojas mālēšanas skola. Mēs aicinām cilvēkus, kam nav nekāda saistība ar mākslu, mazliet iedvesmoties, mazliet izprast šo procesu vairāk un piedalīties mūsu mālēšanas skolā. Mums ir fantastiski pasniedzēja Patricija Brekte, kura es teiktu, dabū ļoti labus rezultātus ārā no cilvēkiem, kuri nekad neko nav darījuši mākslas jomā. Zem galerijas Laipa jumtu mājvietu radis arī projekts Vidzeme Fashion, kura ietvaros top dažādi interesanti suvenīri un dizaina priekšmeti ar Valmieras vārdu. Sadarbībā ar dažādiem māksliniekiem mums ir taps arī Valmieras kalendārs, kurā ir gleznas ar Valmieras skatiem. Tā kā šis varētu būt ļoti forša dāvana kādam, kas nedzīvo Valmierā vai kādam, kas ilgojās pēc Valmieras. Piemēram, man visvairāk iepatikās tēkrekls ar Valmieras televīzijas torni un uzrakstu Parīze, ne tak Valmiera. Piemiņai no ceļojuma Valmierā šeit izvēlējos vēl vairākus suvenīrus.